Pasaulē ir daudz dažādu reliģiju. Kam lai tic? Tāds dievs, šitāds dievs. Bet Jēzus Kristus jau pirms tam jau pateica, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Un tad var pasaulē novērot, ka visādi ceļ uz debesīm, vienkārši pietiek būt labam cilvēkam, labi darbi. Tad jau tas parāda to, ka ar to nepietiek būt vienkārši labam cilvēkam. Jo daudz, kur ar to ceļu domā, ka ar to var tikt debesīs. Bet Jēzus saka, nē, neviens netiek pie tēva, viss radītāji, kas radīs šo zemi, kas radīs šo pasauli, cilvēks, netiek pie viņa. Kā vien caur mani, caur Jēzu Kristu, caur viņu upuri. Tā kā caur darbiem neglābjās, bet, protams, darbiem tā kā arī vajadzētu būt, bet caur žēlastību var iegūt pestīšanu. Caur žēlastību darbi, lai izriet no tā, ka ir attiecības ar Jēzu Kristu, nevis, kad vienkārši caur darbiem cer, ka ar to pietiks. Un ir pateikts jau pirms tam, nav pestīšanas nevienā citā, nav cita vārda zem debesis dots, caur ko mums lemta pestīšana, kā tikai caur Jēzu Kristu. Tāpēc pamosties, izlemt, kam tu ticēsi, vai tu ticēsi kaut kādām, 100 dažādām citām reliģijām, kas kaut ko piedāvā, kas varbūt ir labas šai dzīvei, bet ko tas dos pēc tam? Ko tas dos pēc tam, vai tas būs tā vērts?